Labrīt, ka Latvija. Labdien, brāļi, māsas, sekotāji, atbalstītāji. Vakar Saskaņas centrs iesniedza vēlēšanu listi. Vēlēšanu šim te birojā, vai kā viņš tur saucās. Un es startēju Saskaņas sarakstā Vidzemes novadā ar 2. starta numuru. Kāpēc Saskaņas centrs? Tāpēc, ka uz doto brīdi šī partija parādīja uz to, ka viņi vēlas pārmaiņas. Katrā ir tāda sola, ka viņi kā 2. numuru ielikuši Valdi Kalnozolu, kurš daudziem mūsu tādiem aiz partijas noslēpušiem cilvēkiem asociējās ar pilsoni, kurš uz komandu balso tā. Kalnozols varbūt teikt, nē, tas nav Latvijas interesēs, tā nebalsošu. Un tāpēc varbūt es daudzos kaut kādas zaļās partijas sarakstos un citos sarakstos neesmu iekšā. Un kāpēc vēl arī Saskaņas centrs? Manuprāt, Saskaņas centrs ir viena no tām partijām ar tādu auru, kas spēj būt lielu tautas atbalstu. Un kāpēc tās problēmas, kas notika un kas sašķēla Saskaņu, ir apzināta rīcība, tad, kad jūta, kad jau par Saskaņas centru, par Saskaņu sāk balsot latviešu vēlētāji, izdarīja visu, lai izjuktu, sastrīdēt, to sakašķēt savā starpā Saskaņas biedru. Tas par apzinātu rītību, ko es jau izjūtu ar uzņēmēju darbībā, kā cilvēki profesionāli, kas spēj to izdarīt. Jā. Nākamais, kāpēc Saskaņas centrs? Tāpēc, ka Saskaņas centrs uz doto brīdi, cik es esmu uzrunājis, ir vienīgie tie, kas ir pa sistēmas maiņu, kur saprot, ka nevis mums ir jāmaina personālijas krēslos, to ko mēs darām jau vairāk kā 20 vai pat 30 gadus, bet jāmaina sistēma. Un galvenokārt 3 pamatliecās. Izpildvarai jābūt profesionālai un motivētai Latvijas tautas labklājībā un valsts labklājībā. 2. Mums tautas priekšstāviem jābūt tautas priekšstāviem, nevis aiz partijas noslēpušos cilvēku marionetēm. Un kad faktiski deputātu skaits ir pārlieku daudz mūsu mazai valstī. Jā. Un vispareizāk un sakarīgāk būtu šī mažoritārā sistēma, kur no katra 43 vēlētāju apgabalu nāktu par vienu tautas priekšstāvu, kurš cīnīties un rūpētos par šī novada interesēm. Un pēdējais, valstī jābūt vienam atbildīgam. Tā kā uz doto brīdi Latvijā mēs nezinām, kurš ir atbildīgs. Tad ir vienotība, tad vēl viens neredz šo cilvēku, kurš ir atbildīgs par to, kas notiekās valstī, kurš uzņemās atbildību. Un tāpēc jābūt vienam tautas vēlētam prezidentam, kuršam ir iedots tautas mandāts pārvaldīt šo valsti. Ne pārvaldīt, bet kontrolēt, kas notiekās, kontrolēt izpildvaras darbības. Jā. Šie ir galvenie pamatprincipi, kas būtu jāizdara, ja mēs gribam sev gaišu labklājības nākotni. Uz doto brīdi šīs daudzās partijas, kas ir, un šo daudzo partiju saimu, kāds bijis pēdējos 10-20 gadus, faktiski rāda, ka mūsu valsts izzūd. Ja mēs oktobrī izdarīsim visu, atkal būtu šo 10-20 partiju saimu, kas savā starpā tur kaut ko darās, faktiski tur darās pilsoņi, kas ir noslēpušies ar šīm partijas vadītājiem, aiz partijām noslēpušies marionešu. Faktiski saimu tāda balsojuma mašīna zaļā. Frakcijas priekšsēdētājs pacēla zaļo kartiņu, un visi nobalsoja. Ja mums tā ies, mūsu valsts izzudīs, mūsu tauta izzudīs. Tāpēc es visus aicinu saņemties un apzināties, ka tas tāds likteņa laiks, mūsu tautas likteņa laiks. Ja mēs oktobrī atkal nobalsosim pa visām vecām partijām, kādas tie ir bijušas, nekādas pārmaiņas nebūs. Mūsu valsts izzudīs, mūsu tauta izzudīs. Mums jādara viss, lai saimā ir 51 tautas priekšstāvs, īsts tautas priekšstāvs, kurš rūpējās par valsti, kurš izmaina šo naudas varas importēto valsts pārvaldes kontrolas sistēmu. Jo ne jau vainīgi tautas priekšstāvi, ko mēs ik par vienu gadu mainām, bet vainīgi naudas vara, kas faktiski ņirgājas par mums, kas ir viltīga, krāpnieciska vara.
Tāpēc es aicinu apvienoties un izdarām visu, lai oktobrī pēc Saeimas vēlēšanām būtu vismaz 51 tautas priekšstāvs, kurš izmainīs patreizējo naudas varas pārvaldes kontrolas sistēmu. Mēs ticam, mums izdosies.